Street spoti visiem notikumiem. Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu, Rihardu Sniegu un Roberta Silava iesnām. Boogeyman, tā viņa mēdz dēvēt pēdējās 3 dienas, zaļais vīriņš, cilvēks. Cilvēks vīrus. Zini, man ļoti priecē, ka man sauc par cilvēku. Tas nozīmē, ka mans aizsaks ir izdevies. Ir nostrādājis. Jā, tā ir. Visi tagad tic, ka tu esi viens no mums, viens no cilvēkiem. Visi domā, ka tu esi tā kā mēs. Un visi cilvēki zina, ka neviens nav perfekts. Neviens cilvēks nav perfekts. Un ar to arī Roberts atšķirās no cilvēkiem. Ar to, ka viņš ir perfekts, bet viņš izliekās, ka viņš nav. Viņš dara visu, lai viņš nebūtu. Upsis, gandrīz izgāzu teju. Man ir iesnas. Es domāju, tas ir pa īsto. Mēs tikko ierakstījām podcastu epizodus. Gribēju pateikt vienkārši mini paldies visiem, kas dalījās komentāros ar to, ka viņi bija ļoti priecīgi redzēt, ka epizode ir iznākusi. Jā. Bija pat aizkustināts cilvēks. Jā. Mēs novērtējam jūs, ka jūs vēl mūs atceraties pēc šīs gadsimta, cik pagāja šajā pauzē. 21. gadsimts. Bet ir jauks sajūta būt gaidītam, un tad kaut kādā ziņā jūs man likāt justies mazliet mīlētam tajā brīdī, kad es pārskrēju pāri komentāriem. Un es atzīšos, es esmu cilvēks, kurš pēc tam, ka mēs iepostojam podcastu, refrešo lapu kādas 5 reizes, un es skatos, cik ātri mums nāks skatījumi, cik liela inerce, un vai ir kāds komentārs jauns, un vai nav komentārs, un tad esmu diezgan, un es viņus nepalaišu garām. Rihards redz visus komentārus, un viņš sirdī tur viņus dziļi, un man atstāsta pēc tam, ko kas ir uzrakstījis. Es esmu pretējs, tas cilvēks, kurš nav iegājis un apskatījies, kā iet šai sērijai, līdz es neiepaustoju nākamo. Jo tas ir mans darbiņš. Un tā aptuveni 1 reizi nedēļā es apskatu. Un tagad tu līdz nākamā epizodu dažreiz aizies uz iepriekšējo epizodu un atbild uz komentāriem. Jā, jo tas ir pie reizes, tas ir batchings. Tu izdari visu darbus vienā reizē, tas ir efektīvi. Jā, bet paldies tas, ko Rihards teica, nevis mēs tikko ierakstījām, bet pirms jau nedēļas mēs ierakstījām sēriju, bet tas, ka man ir tas pats krēkls, nenozīmē, ka nav pagājis laiks. Ir pagājis laiks, nav tā, ka mēs batchojam šīs sērijas un ierakstam visas 20, visas 35, kas gadā iznāk, mēs ierakstam. Pagājušajā gadā, piemēram, mēs ierakstījām vienā dienā. Jā, mēs grindojam vienkārši. Un tad var chillot. Tad var visu gadu chillot. Grūtais ir, ka tev ir jāizdomā dažādi dzīves notikumi, par ko runāt riktīgi. Ja tev vajag 25 stundas no vietas ierakstīt podcastu, tas ir diezgan nogurinoši. Bet mēs pārvalkam drēbes, mēs nomainam frizūras. Jā, mums ir make-up mākslas, uztais pumpas un to seju apmatojumu pielīmē, noskuju pielīmē, visu laiku tā dažādība. Un galā tam arī ir tā redaktora komanda domāt, viņi atrod mums temats, viņi domā, kas varētu būt nākamgad noticis martā, kas varētu būt septembrī. Jā, un dažreiz man tāds fuck you redaktori, tu par mani domā tik slikti. Man, piemēram, vairākas reizes bijis tā, ka redaktors atnāk pie manis un saka, ka mani pamatusi draudzene, ka man neiet darbā, vienkārši viss man dzīve iet uz leju, un tas pamatojās uz manu intelektu vai kaut ko tādu. Viņš saka, un man ir tāds, hei, nebūs tik traki. Jā. Un zini, tev ir lielākoties bijusi taisnība. Jo tev vienmēr pēdējais vārds galā, jo tu esi seja. Jā. Un tāpēc tev vienmēr ir pasaka, nē, bet no otras puses vienmēr saka, ierakstiet, ka esmu kriptomiljonārs nākamā gada septembrī. Un tad tam es saku veto, diemžēl. Jā. Tas nav iespējams, ka tas notiks. Jā. Bet
Atcerieties, varbūt kādu laiku atpakaļ arī bija ēra, kad mēs runājām vairākas epizodes pēc kārtas par Roberta Krāniņu. Apgraizīšanu, Jā, tas vispār to arī scenārijā nebija ierakstījis rakstnieks. Viņu vienu dienu bija bārā, un tas viņam bišķiņ sadzērams, viņam iedeva mazliet naudu zem galda, un to viņš visu ierakstīja scenārijā. Tu neliet, es nezināju. Jā, tā bija mana ideja. Es gribēju kaut kā bišķiņ tev tur. Tu fucking kuts, un zinu, tas arī piepildījies, tas arī notika. Jā. Nu, loģiski tas notika, jo tas bija scenārijā, un mēs... Nu jā, mēs ejam pēc scenārija. Mēs ejam pēc scenārija. Mēs tēlojam scenārijas īsts. Nu jā, zini ko? Un es domāju, kas ir šie visi tie, varbūt, vai man tiešām būs jāapgraiz mans loceklis, valdes loceklis. Un zini, jūs domājat, ka viņš ir apgraizījis tagad, bet tas viss bija scenārijā, līdz ar to jums jāzina. Mans valdes loceklis ir ar visu iespējamo priekšādu. Viņam ir daudz priekšādas. Visi iespējami. Viņam ir tik daudz priekšādas, kā ziloņas snuķi, viņš valkas pa zemi. Sāk nožēlot, ka es pats aizgāju šo tēmu. Es biju tik ļoti nelaimīgs tajos laikos, kad mums bija jāiet caur šajām neīstiem. Es zinu, es vienkārši sapratu, ko es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir šis saldais ēdiens, tūlīt būs viss. Bet zini, kā ziloņam snuķis ir? Ja, pa vidu tur ir tukšums, gaiss, un aptuveni tā, un mans loceklis ir tā kā šeit, un tas snuķis ir tā priekšādiņa. Wow. Es viņu parasti aptinu sev ap vidukli kā jostu. Wow. Jā, es vienkārši bērnībā cietu traktoru negadījumā. Wow. Traktoru un ārklu negadījumā, precīzāk. Pēc strādāju uz lauka? Nu, jā, no 7 gadu vecuma līdz 14 gadu vecumam strādāju uz lauka. Es neko nezinu. Tas nebija tas laiks, kad tu biji tas kristietis? Nu jā, mums bija jāra lauki. Šitais te, kā viņi sauc, tajā gada sākumā ir talka, skolas talka, ja? Jā, no 7 ir kartupeļu talka. Un tad arī notiek šis ārklu un traktoru negadījums. Skolas ietvaros. Jā, skolas ietvaros, tas bija klasē, mēs kā klase visi kartupeļu talkā bijām, vācām nos kartupeļus. Un tad tas lielais traktors ar mehanizēto ārklu uzvar to lauku, lai tev tie ir vieglāk atrast vēl pēdējos kartupeļus, kas ir noslēpušies dziļāk. Un tad tā problēma bija, ka man priekšā viņi ieķērās tajā ārklā un viņi izstiep to ļoti garu. Ko tev priekšādiņā darīja tik zemu? Es biju čurāt vienkārši. Es biju čurāt pie tā traktora, pie ārkla. Jā. Tāpēc, ka man patīk čurāt uz metāliem, it īpaši bērnībā. Es arī tagad čurāju tikai uz metāliem. Jā. Tu varbūt domā, kāpēc ir atslēgas vienmēr podā iemests un tāda striķīti, lai viņš nenogrimst. Jā. Man vienkārši patīk tā skaņa, kad urīns krīt uz metāli, tā tas man nomierina. Jo citādi man trauksme čurāt publiskās vietās, it īpaši, kur ir citi cilvēki kaut kur. Nu, ja es neesmu viens pats mājās. Ja tev patīk tā skaņa, tad jau sanāk tev alā patīk tajā pisuārā čurāt, jo tas metāla pisuārs ir tajā alā un šriktīgi skan metāliski. Tā ala mans mīļākais bārs? Ja esmu ievērojis, ka dažreiz speciāli ejas pusdienās vienkārši uz alu, lai pačurātu. Tas ir ļoti tālu neizdevīgi, bet es to daru, tāpēc, ka man vienkārši ir tā trauksme čurāt, un tad tas metāls skaņa man nomierina, tad es čurāju uz tā ārkla, un tad dažreiz gribas arī pielikt pie tā metāla, jo ir karsta septembra diena, un tu esi viss sakars, un tas vēsais metāls, kurš ir bijis zemē iekšā tam ārklam. Un tad tu dažreiz vienkārši pieliec to locekli klāt, lai atsvaidzinātu, lai viņi tā kā atvēsinātu sevi. Un tieši tajā brīdī sāka braukt traktors, sāka vilkt man priekšādiņas, nosaukumu nepamanīju. Jā. Es atgriežos turpināt strādāt, pie pārējās klases. Viss par man smējas. Es domāju, kas smieklīgs, kāpēc jūs man smējaties. Es paskatos lejā, tur ir mans krāns, man priekšādiņa visu nostiepta. Jau tas traktors sen aizbrauc. Tā kā košļana apmēram, tas skats bija tāds tā kā huba-bubas 3 salipinātas kopā, un tad viņas tā kā izstiepta, jā? Jā, tas traktors jau bija kilometru attālumā, viņš bija tālu jau aizbrauc, un es nebiju pamanījis to. Un, zini, par to smējās visu nedēļu. Jā. Visu nedēļu skolā, pēc tam visu nedēļu. Roberts, var tev palūgt mirklīt, tā kā ārpus podcastu parunāt? Labi.
Mums vajag man šeit vēlreiz apsēsties un iziet cauri mūsu scenāristiem. Vai mums viņus visus trīs vajag? Varbūt varam kaut ko pamainīt. Tad domā, tev nepatīk šis scenārijs? Nē, man tas krāns vienkārši tā... Jā, kas tev ar viņu? Nē, es vienkārši domāju, mans krāns trigger. Vienkārši es rakstīju šo daļu. Šito daļu tu Jā, es rakstīji? rakstīju personīgi. Mēs varam atgriezties podkāstā tad. Nu jā, un tad tā, kopš tā laika, ja mans daktars teica ģimenes ārstu vienkārši sienu apkārt, kā jostu. Jā, tāpēc tu nevelc jostu. Jā, uz Valentīna dienu es uzvelku tādu banti. Nu, tad, jā, ir stulbi ar melnām biksēm. Tāpēc, ka krēmkrās jost, nedara kopā. Bet pārsvarā haki, ja tu vēlas haki, ir ļoti ērti. Bet kā ir, piemēram, ja tu ej garām bērnu laukumam, tas nav, tev nevar ielikt cietumā, ja tu esi apsējis savus bikses ar savu priekšādiņu? Vai tu kādreiz esi redzējis, ka es eju garām bērnu laukumam? Tagad atbild man godīgi. Nē. Nē, es neesmu, nē. Tieši tā. Tāpēc, ka es turos no bērnu laukumiem pa gabalu. Šī paša iemesla dēļ. Tas ir tava izvēle, vai tie ir papīri, kas ir iesniegti kaut kur un tu nedrīkst iet? Jā, papīri ir iesniegti, bet viņi vēl nav izskatīti, tāpēc, ka Latvija ir tāda birokrātija. Pēc 10 gadiem. Aptuveni, jā, ir pagājuši 8 gadi, vēl nav nekas izskatīts. Bet es tīri drošības pēc neju gar bērnu laukumiem nekad. Un es domāju, ka man būs bērni, tad viņiem būs ļoti agri vecumi jāiemācās iet tālu no mašīnas līdz skolai vai līdz bērnu laukumam, tāpēc, ka es netaisos braukt tuvāk par kilometru. Nu, tu pat netaisies, tu nevari. Jā, Tu nedrīkst. Pagaidām es drīkst. Pagaidām tu drīkst. Jā, kamēr nav izskatīts, bet nevar zināt, kā būs. Ja tu tā uz to visu skatās, tad varbūt tev ir iemesls sākt tagad, kamēr viss tā birokrātija ievalkās, viņš jau var paspēt iziet to skolas laiku, ka viņš jāved. Tie kaut kā, pirmie, 3 gadi, 4, varbūt tu viņu ved uz to bērnu, 10 gadi no šī brīža. Taisnība. Tā ir laba ideja, varbūt ir jāsāk tagad, un ja es viņam barošu to vistu daudz, ar antibiotikām pilno. Zini, tās vistas pilns piebrots ar antibiotikām. Jā, to pašu tikai savam bērnam. Jā, es gribētu, barot tās vistas, piebarot visas antibiotikām, barot viņu savam bērnam, viņš augs 2 reizes ātrāk. Tad es varēšu 2 reizes īsākā laikā varbūt viņu izaudzēt. Tāpēc, ka pubertāte visiem iestājas ātrāk tagad. Jo viņā tās vistas pilns ar antibiotikām. Vistas kājas spārniņas, you name it. Broilers, filejs, krūtiņas. Vistas krūtiņas. Kāpēc es nesauc pa visas pupiem? Es nezinu, kāds... Būsim godīgi, es pirku daudz labāk visas pupas. Pazalēt visas pupu vakarā. Labi. Es nezinu, bet kāds tu būsi tēvs? Jo es sapratu, ka man ir cilvēki, kuriem būtu jāatņem bērni, pat ja viņi pret savu bērnu izturās labi. Tikko bija Ziemassvētki, tur runāja par to priekšādiņas, jo es domāju, suvols, jā. Aha. Es biju šūpoties. Jā. Mēs draudzeni šūpojamies. Un vienmēr... Richard, tu sajauc scenāriju. Es varam parunāt ar podcastu? Es klausos. Tad, kad tu sajauc atkal rindas, tev jāsako ar pirkstu laikam līdz tam, kas tur rakstīts, jo teici Ziemassvētki. Es teicu Ziemassvētki? Jā, tu teici runājot par olām Ziemassvētki, jā. Ui, tiešām. Tad, jo vienkārši tas bija scenārijs. Jā, tas ir iepriekš, tev iegājis lapē. Tā tad bija Lieldienas tikko. Jā. Olas Rīgas centrā tika izlikta šūpolas, un tev ir iespēja pastāvēt neilgā rindā un tad pašūpoties. Aha. Lai pēc ticējiem, kas tur nav. Tev odi jā, nekož. Ja tu ilgi stāvi rindā Lieldienos, tad tev nekož rod visu gadu. Un tad tās rindas nav tā kā Rimčikā, tev jau viss skaidrs. Cilvēki to dara gadiem, mums ir skaidrs. Te tā rinda sākas, te viņa beidzas, mēs stāvam plus mīnus šādi. Ok. Tur viss sistēma strādā, bet pie šīm šūpolēm, tā kā viņām tu var pieiet gandrīz no 360 grādiem, tā kompānija nestāv tādā rindā, tādā trubiņā. Viņi saka, te stāv cilvēku, un tas ir līdzīgi kā aiziet pie ģimenes ārsta,
kur tu redzi pie durvīm sēž bars ar cilvēkiem, un tev jājautā, kurš pēdējais. Un tad tajā apmēram ir līdzīgi, bet tu domā, šeit taču būtu dīvaini jautāt, kurš pēdējais. Vienkārši es iegaumēšu visus šos cilvēkus un ļaušu viņiem aiziet pirms manis. Un notika kaut kas mani uzvilka, un es biju brīvdienās izdomājis atpūsties, bet es biju gatavs kauties beigās. Šis ir tiešām mani uzvalkšas stāsts jau visu, ko tu runā. Man trigero. Ir cilvēki, ja mēs stāvam rindā, vēl pirms mums ir šie cilvēki, kas tur jau gaidīja pirms mums, tie cilvēki, kas beidz šupoties, aiziet prom pēkšņi, ne no kurienes, vienkārši izskrien. Puisīts uzkāpa uz šūpolēm un sāk šūpoties. Un mīļais draugs, šim puisītim nav nekādi 5 gadi. Viņam nav 7 gadi. Nav tā, ka viņš var pateikt, es nesaprotu konceptu, kas ir rinda. Un tad, viņš ir tik maziņš, viņš vienkārši grib šūpoties. Tas jau ir bērns, vai ne? Bērnam taču mēs piedosim. Šitam perdēlim bija kaut kādi 11 gadi. Viņš savā dzīvē ir stāvējis rindā skolā. Viņš to dara gandrīz 9 mēnešus no vietas pakaļ savām pusdienām. Un viņš ir izdomājusies, ka tā ir laba ideja. Viņš redz tur cilvēku stāv apkārt. Viņš vienkārši ieveļās pa priekšu un apsēžās. Sīkais ķēps, viņš zina, viņš ir bērns. Ko mēs darīsim? Mēs jau neko nevaram izdarīt, jo pirmā pieskrien mamma. Un mamma sākumā, man liekas, viss kārtībā. Viņa pajautā, vai tu redzēji, ka te citi cilvēki rindā? Vai tu pajautāji, vai tu vari iet? Un viņš tāds, nē, fucking savs smīnus sejas. Tā kā viņš var redzēt, ka viņš saprot, par ko ir runa. Ka viņš zināja. Un viņš izmantoja šo iespēju, viņš sāks šūpoties, un mamma, kad es šeit, ko mamma izdarīja šajā situācijā? Viņa novilka piksas, paplēt savā nāvā tur un nolika milzīgi smirdīgi lūcis tur patās. Ne? Nē. Nē. Tu gribi minēt vēlreiz? Es nezinu, tas bija mans pirmais vinējums. Viņi vienkārši sāk sūpināt to sīko perdeli. Man likās, ko tu savam sīkajiem tikko iemācīji? Burtiski tu pat aizēji pajautāt, saki, kur cilvēki rindā, vai tu viņiem pajautāji, vai tu vari iet par viņiem priekšā? Nē. Labi, tad šūpojamies. Fucking weak ass bitch. Ko tu iemācīji savam dēlam, ka tagad ir normāli līst rindā? Un tajā brīdī man bija tāds, ja man būtu bērns, pat jaunāks nekā šitais dinamīts. Es viņam teiktu, klausies, rekur tāds koncepts kā rindas, šie cilvēki bija pirms mums, mēs dabūsim pašūpoties, bet tu taču negribētu, lai tev dara tā, kā tu viņiem dari. Kad, mēs esam izstāvējuši rindu un tev kāds cits ielien priekšā. Tu tā negribētu. Šeit negribētu, man tāds, mans mīļais puiks, un mēs... Zini, jo tāpēc, ka tas, kā tu iztālojies, nebūtu gluži tas, kā būtu. Kā būtu gan? Mans bērns būtu tik paklausīgs. Labi, es zinu, ka... Mans bērns pat neielīst tajā rindā. Es zinu, kā Rihards Sniega bērns uzvestos. Ok. Viņu sauktu Rihards Sniegs juniors pirmkārt. Jo tev ir absolūti tavs ego, ir fucking huge, tu nosaukt savu bērnu savā vārdā. Viņam būtu maz skruļaini mati, un viņš būtu maz nebēdnieks. Un viņš būtu tik jūt, ka viņš varētu tikt ārā no jebkuras situācijas. Zini, šobrīd es viņu apsvēru nosaukt par Robertu, lai viņu varētu vienkārši sist legāli. Un viņš atskrien, un tu esi... Labi, tu šūpojies. Ok, tas nav mans bērns. Cik jautri! Es stāvu malā aiz tiem cilvēkiem, kas stāv rindā, un vienkārši noskatos uz to ar tādu vieglu. Sukājiet pīzdu kropļi, es tiku pirmais! Labi. Tētī, nāc šūpoties ar mani. Rihard junior pietiek, ejam, tu jau pašūpojies, dodu citujiem cilvēkiem pašūpoties. Es gribu vēl pašūpoties. Rihard junior tur jau pašūpojies. Kurš grib nākamais? Redziet, kur meiteni, 5 gadi viņai ir. Tev nebija kaut kāda mācība, ko gribēja man teikt par līšanu rindā? Acīm redzot, te nav variants. Bet es mēģināšu tātad. Rihard mīļo junior. Jā, tēti. Cik tevi gadi? Gribēju vēlreiz saprast. 9? 9 gadi, ok. Tētuk. Tātad, redzi, šodien lieldienas visi grib pašūpoties. Un, redzi, šie cilvēki jau gaidīja pirms mums. Jā. Tu redzēji, ka viņi gaida? Jā. Redzēji? Jā. Jā. Un mums arī jāstājās rindā, un mēs varam iet šūpoties, kad viņi pašūposies, jā?
Tu taču negribētu būt apgrieztā situācijā, kad tu gaidi rindā, tu esi nākamais un kāds cits ieskrien tavā vietā. Gribētu. Šajā brīdī es novalku bikses un sāku vienkārši dirst tepat pie Es vienkārši mēģinu novērst uzmanību cilvēkiem no sava bērna, jo man ir kauns, lai viņi kaunās par mani. Tāda būtu mana stratēģija. Draugi, tētim nāk gardumiņš ārā. Rihard, beidz! Piedod, tu teici, ka mēs ir lietas, ko dara mājās, un ir lietas, ko dara publiski. Mans Dievs. Nu ko, un tagad tu esi paēdis. Uz McDonald's vairs nav jāgiet. Ja nu vienīgi tu izlem visu šeit, tu pat uz vietas. Tēt, iebāz man pirkstus rīklē. Labi, kurš nākamais rindā? Tā ir atnāks, atsūkā visu aiziem prom. Šausmas. Jā, jebkurā gadījumā šī sieviete, viņa šūpēja to savu bērnu, un man tāds, bāc, tev bija iespēja parādīt viņam, iemācīt kaut ko, bet tagad viņš tā kā būs turpinās tā darīt savā dzīvē. Viņš 100 punktu rullē pāri tai mātei visur. Un man bija tāds, kas tas ir? Un es biju tik tuvu, lai man būtu tāds, vai es viņu varu pašūpināt? Un tad viņai būtu tāds, jā, es neteikšu nē, un man tāds, vienkārši viņi sāk šūpināt, viņš tāds, pietiek, ir augstu. Es tāds vēl bišķiņu, vienkārši metu tās saulītes tā, ka viņš aizlido līdz kanālam. Un nevis ielido kanālā, bet sākumā atsitās pret maliņu kanālam, tā kā tieši ar galvu un deniņiem, tā tunkš, un tad iekrīt tajā ūdenī. Un tad es tāds, tas laikam, tā kā viņš ielīda rindā. Jā, tu esi briesmans. Patiesībā jau tā māte ir. Zini, tas ir vienkārši bērns. Viņš tiešām... Viņam bija 11, 12 gadi. Jā, bet viņš mēģina lietas. Tas jau ir tieši vecāku uzdevums, apkārtēju uzdevums. Tam ciematam ir jāaudzina tas bērns, lai viņš uzaug pa normālu cilvēku. Viņš jau vienkārši mēģina lietas, un ja iziet cauri, tad iziet cauri. Jebkurš no mums tā darīt, ja mēs būtu maziņi. Nav tā, ka tas ir... Tas ir tāds audzināšanas jautājums, tas tāds mācu jautājums. Varbūt, ja tu būtu, pieņemsim, varbūt tā ir vientuļā māte, varbūt viņai nepietiek spēka audzināt, varbūt, ja tu būtu piegājis pie viņas pateicis, hei, čau. Es teiktu, Sintī. Labi, viņi nesauc Sintī, jo viņi runāja svešā valodā. Krieva valodā, viņi bija krievi. Okay. Un man bija tāds... Labi. Ko Ludmila tu pieiet, viņa varbūt viena pati audzina to bērnu, viņam vajag vīrieti, kas varbūt palīdz, ja tu sāktu viņa koļīt, zini. Siksna man bija līdzi. Man vienmēr siksna līdzi. Nē, Robert, nē. Tu viņa tā kā sits ar savu siksnu šausmas. Tas ir vienkārši. Labi, mēs esam pret bērnu sišanu ar priekšādiņām. Jā. Es vienmēr... Pret jebkādu vispār vardarbību ģimenē? Nosacīt. Man šeit kaut kāda veida struktūra iedod tas, ka, piemēram, ir vecais brālis un ir jaunāks brālis. Tev vajag to sīko iztaisnot. Jā, bet tā ir vardarbība bērnu vidū. Jā. To jau visi atbalsta. Jo es, piemēram, atceros, man ir jaunāks brālis. Un man bija tāds, man ir lielāka atbildība nekā tētim, vai ne, viņu izaudzināt. Mana atbildība ir tā kā, viņu, zini, kā viņš ir mudaks bērns, viņš meklē barjeras un tas tā kā bēm iesit viņam pleciņu. Zini, lai viņš izbauda pirmās raudāšanas, lai viņš neizaug par mīkstu, lai viņš izaug īsts vecis. Tas ir mans darbs. Un es atceros, es tik nepacietīgi gaidīju, viņš ir piedzimis un viņš tā kā visu laiku maziņš un es eju ar viņu ārā un tajā laikā visi bija mīļu, bet skaistākā diena bija, tā, ka viņš spēra savus pirmos soļus. Ir tāds likums, guļošos nesit, un kā viņš pirmos soļus spēra, es uzreiz pieeju klāt pādeni. Bēm! Kamēr viņš krīt zemē. Jā. Un ko tu iemācījām tādā veidā? Baigi neko. Es vienkārši biju jau gandrīz 2 gadus gaidīju. Cieties. Jā. Es saprotu. Jo viņi nedrīkstēja sist pirms tam guļošos nesit. Tu, principā, stāvēji rindā, lai varētu.
Kaut kādā ziņā. Un tu beidzot sagaidīji savu vietu. Jā, un paskaties, mans brālis ir izaudzis par fantastisku cilvēku, un viņš strādā Latvijas televīzijā. Par ko? Tehniskais cilvēks, viņš tagad gaismo intervijas mācās. Interesanti. Jā, Interesanti, ja viss ģimene tāda. Jā, viņš pēkšņi varbūt beigās būs trešais mākslinieks. Mammai vispār kaut kāda sliktā loza, visi bērni mākslinieki. Nevar normāli bērnu izaudzināt. Tā Varbūt tāpēc, ka tie bērni sit viens otru bērnībā, un viņam tikai ļauts. Jo, zini, māja, lai izaugt pa mākslinieku, vajag jau kaut kādu ciešanas. Tajā pamatā. Un tad, ja tev tavu māsu vetēji, tu tavu brāli vetēji, tā tie mākslinieki rodas. Labi, bet par nopietnu, nē, es nesitu savu brāli. Bet šis joks joprojām nestrādājas. Viņu jau tā, ka es viņu biju izdomājis, ka viņam jau bija 10 gadi, kad man tā kā, ka es situ savu brāli un es gaidu to dienu, ka viņš sāk staigāt. Kaut kāds formulējums jāmaina. Jā, tāpēc, ka viņš nestrādā īsti. Māsai arī nepatika Man liekas, tāpēc, ka tev nav nekāda iemesla īsti viņas Tur vajag kaut kādu bildu. Tu vienkārši sit to zīdēni, bet tā kā ko? Nu, to nezinu, 3 gadnieku. Nu, kas tas vizuāli? Tā kā nav nekāda pamata, kāpēc tieši tu to dari. Vienkārši, jo tas briesmots nevar nociesties. Nē, man liekas, man likās, ka tas joks vai tas ir smieklīgi, jo tas ir tā kā tik slikti. Nu, tā kā tu pirmkārt nesit bērnu, it īpaši vēl tik mazu, un kur nu vēl, tas, ka viņš tikko sācis staigāt. Nu jā, bet tas nav smieklīgi, ja tev nav nekāda ieguma no tā, kā tēlam. Nu kā Rihards sniega tēlam. Tā kā tas ir vienkārši ļauni, ne jau... Labi, bet ja es to daru par naudu, tad tas ir smieklīgāk, es kaut ko iegūstu. Jā. Nu tādā ziņā skaties, ja tu vienkārši, ko tu skaties? Tu skaties to seriālu Jeffrey par Jeffrey Epsteinu? Jeffrey Epsteinu. Par Jeffrey Epsteinu. Nu, viņš dara tur briesmīgas lietas, jā? Jā. Tur nav komēdija. Tā kā, vai tev ir tāds, tas, kas te notiek, ir tik slikti? Jā. Tas ir tik rēcīgi. Vai tev bija rēcīgi? Nē, man nebija, nē. Nu, tā paša iemesla dēļ šis joks nav smieklīgs. Jā, varbūt. Tur ir vienkārši slikta lieta notiek. Tur nav nekāda... Nav nekāda tāda komiska elementa. Es tā komēdiju sarežģītu. Jo es skatos, piemēram, daudz arī biju vakar uz to komēdijas pasākumu. Un tur arī puse no tās komēdijas, vismaz tiem stilīgajiem puišiem, kā Ralfam Ēlandam vai to Breidaku, viņi tā kā viens otru nodirš vienkārši. Un tad dažreiz kāds smējās par to. Man likās, ja vienkārši tu dari kaut ko sliktu, viņi jau arī neko neieguva līdz galam. Viņš vienkārši tu nemāki dziedāt, vai tu esi tur esns un neglīts un sliktākais pasākuma vadītājs, un tas ir tā kā joks. Tas nav tas pats, tas neskaitās. Neviens no viņiem nav zīdainis. Nu jā, varbūt arī. Es ir Ralfs izbrauc vienkārši zīdaini preties. Tagad mans jaunais partners mēs uz vienam Breidaka bērns. Un tad viņš vienkārši tu esi nemāk staigāt. Tu nemāk lasīt. Tu esi apaļīgs. Nu labi, man pastrādāšu vēl kāds 5 gadus pie šī sliktā joka. Varbūt atradīšu. Es klausījos podcastu, kur 2 komiķi runāja, un viņi runāja par to, kā viens no viņiem teica, es vienmēr saku, mēs vienmēr mēģinām salabot to bitu, kas nestrādā līdz galam. Jā. Fucking pamet to bitu, tev vajadzētu strādāt pie tām 5 minūtēm, kas ir killer, kas tev riktīgi labas ir, un expandot viņas uz 15 minūtēm. Ok. Jā, Nevis mēģināt visu laiku salabot nestrādājušas joks. Man likās, zini? Bet man ir tikai nestrādājuši joki. Man tas vispār nedara, ko tu man tikko pateici, jo man nav tās 5 minūtes, man ir tikai tie joki, atvilkt no jokiem, kas nestrādā. Mums ir 1,5 stunda ar tiešām jokiem, kas nestrādā katru sēriju. Skaties scenārijā, kas tur tālāk ir? Es skatos scenārijā. Man liekas, ka es gribēju vēl par bērnu. Man tā kā es biju Jāņos nesen svinēt, tā kā, zinu, pagājušajā nedēļā bija Jāņi. Līgo, un tad tur bija tāda liela kompānija, un visi tā sadzērās. Jā. Un nošāva viens otru vienkārši. Kurš šo rakstīja? Arī tā nav pareizā lapa scenārijā.
Tā nav īstās, piedod. Es atvainu. Arī kā... Es izvilkšu mums no šīs situācijas, paņemšu joku no savas atvilktas. Kročs nesen gāja mājās. Es gāju diezgan vēl mājās. Bija kaut kāds pusnakts. Es biju no draugu galdu spēļu pusnakts. Un vienkārši no šķērsījās uznāk arī meituni iet pa ielu. Un mēs bišķi nemeiklisim burtiski viņai 1 metru aiz muguras. Un es esmu dzirdējis, ka meitenēm ir ļoti bail vakaros iet pie ielām, jo ir bīstam un ir krīperi visur apkārt. Un es zinu, ka ir šīs bailes, tāpēc es visu laiku viņai turos aiz muguras, lai viņi jūtas drošībā. Jā. Būtiski es viņai tā kā elpoju pakausī, lai viņi, zina, ka te kāds ir kāds, kas viņu pasargās. Mēs ejam. Viņa nav viena, ir kāds, kas viņu pasargās. Jā, tāpēc viņai ir riktīgais mugurs. Un viņa, sāk atskatīties. Un man liekas, būs dīvaini, ja es sāku skatīties kaut kur grieztos, tas man šeit vairos tādu, viņam kaut kas ir padomā, viņš ir dīvains. Tāpēc viņai skatos tieši acīs. Arī dīvaini, ka ielā ir griezti. Griezti debesis, whatever. Mēs tāpat esam simulācija. Jā, Rikards tic, ka mēs dzīvojam milzīgā kastē un zem ir plakani. Šis ir viss viens liels Truman shops. Tev maksā algu gan jau kāds. Tātad skatās viņai virsū acīs, jā, lai viņi jūtas, tā kā drošībā un riktīgi, tā kā nenovērš to acu skatienu. Un viņa sāk skriet vienā brīdī. Un man ir tāds, varbūt viņa ieraudzīja kaut ko es neieraudzīju. Viņai draud briesmas, tāpēc viņai skrien pakaļ. Pagaidām šis joks man ir tik tālu izstrādāts. Bet kaut kas jāizdomā tālāk. Jā. Es domāju, tad viņa ieskrien pagalmiņā. Okay. Tu aizskrien viņai pakaļ. Viņa nolika bikses, nolika milzīgi smirdīgi kluci tur. Nē, Robert. Jā, turpini. Tad tu pieliecies sacēst. Viss? Šausmas, ak Dievs. Tas bija kaut kāds 4-gadīgais bērna writers. Tas bija kakunēšana. Jā. Dacei patikt. Kakunēšana. Bet klausies, mēs visi bijām šajā fāzē. Turpini. Kaku bērnībā. Jā, tā kā mēs ēdām kakas, jā, tas ir tas, ko centos pateikt. Jā. Pastāst vairāk, mums visiem interesēja par šo etapu. Visiem bija laika, kad Jā, mums visiem bija, var pastāstīt ko ar atmiņu konkrēti, kā? Tu esi bērns, tu esi sagatavošanas kursos 1. klasē, tu mācies lasīt, rakstīt ēdz kakas. Mācies lasīt, rakstīt? Es kakas. Kā tev māca, tev pasniedz visu to, ko vajadzēs skolā? Jā, pēc tev skolā to lika darīt, nevis to sagatavošanās kursi 1. skola, 1. klasē ir tā kā. Tev likies kakas. Lai tu ietu skolā, tev jāmāk lasīt, rakstīt ēst kakas. Un tad tu vari tikt 1. klasē. Tas ir kā iestāja eksāmens. Mēs visi esam tam gājuši cauri, mēs visi zinām, par ko es runāju. Labi, Robert, I hate to break it to you, bet mums nebija tādi kursi, mums nebija jāda kakas. Mums bija tikai lasīt, rakstīt un impro teātris. Ko? Jā, mums iestāšanās eksāmena skolā bija lasīt, rakstīt, impro. Improvizācijas teātris? Jā, pirmskolas kontroldarbā. kontroldarbā. Loģika, kāpēc, lai tev vajadzētu to 1. klasēs? Improvizācijas teātris. Laikam, lai tu skatītos, cik ļoti tu iesendo labi vai kaut kas tāds. Pagaid, bet tu gāji ģimnāzijā? Mums nebija jāda kakas. Tev bija jāda kakas? Kā, tu mācies ABCDE? Jā, tu uzraksti kladē, ABCD, lielais A, mazais A, C, kakas. Robert, tas ir apkaunojoši. Gāji ģimnāzijā. Tas ir apkaunojoši. Jo es gāju vidusskolā. Tā varbūt ir tā atšķirība. Bet ko jūs koncentrēsimies uz dīvaino lietu. Tu ēdi kakas. Tas, kad es lasīju, rakstīju un spēlēju improvizēju, bija pilnībā normāli jebkura cilvēka realitāte. Mums vajag parakties, jo varbūt tur vajag kaut kādu cilvēku ielikt cietumā. Ko tad jūs mācījāties? Vai tu redzēji object work? Citus bērns ēdam kakas?
Nē, nu kā sagatavošanās kursi visiem vienādi. Tu aizies sagatavošanās pulciņu. Tu esi viens pats tur vai vairākiem bērniem? Ir pār 6 vakarā. O, Tu esi viens pats, skolotāji aiztais durvis, jā. novelk žalūzijas lejā logiem, un tad tev māca lasīt rakstīties kakas. Varam parunāt ārpus podcastu bišķiņu. Labi. Šis ir scenārijs, kuru tu rakstīji, vai... Nē, šis patiesībā ir scenārijs. Nesaka, šis ir patiesas stāsts. Šis ir scenārijs, ko patiesībā es rakstīju, jā. Okay. Es rakstīju, es domāju, vienkārši ielikt kaut ko īsti no dzīves, jo es ik pa laikam nevaru jau visu izdomāt. Fuck. Kāpēc tu tā saki? Labi, zinu, ko mainam tēmu, vienkārši parunājam par to, pie improv par to. Jā, nu labi, forši skola, labi, jā. Tad tu domā pirkt jaunu iPhone? Jā. Nesen TikTokā bija meitene, kas saka, mēs baigi par tādas lietas nerunājām, bet Roberts daudz mazāk sēž TikTokā. Un es vienkārši man likās, es gribēju zināt, vai tu zini šo stāstīsu, bet meitene, viņa ieplaustoja video, kur viņa nerunās ar neglītiem resniem cilvēkiem. Jā. Un Ordināli neesmu redzējis. Un tad viņa dabūja baigo heitu, jā, dabūja vilni atpakaļ ar cilvēkiem, atpakaļ sejā. Un tad, tu zini, kas notika tālāk? Nē. Okay. Ja tu esi nebija pats gaidījis, tad ir šī meitene, kas TikTokā pateica, uztaisīja video, kurš aizgāja super virā par to, ka viņa nerunās ar neglītiem, nesmukiem cilvēkiem. Aha. Viral recepts. Jā. Tad cilvēki viņai saka, wow, kā tu runā, tas, ko tu vari iztēloties. Un tad vienā brīdī... Cilvēki apvainojas, jo viņi neglīt resni. Jā, un viņi grib riktīgi ar viņu runāt, protams. Jā. Un tad viņi jūtas, ka viņi saka klūdo. Jā, svarīgi. Viņi vienkārši pārstāv visus tos cilvēkus, kas ir vinnējuši ģenētiskā loterijā. Un... Nevienam jau līdz galam nepatīk. Un viņai bija vēl visādi video, kas varbūt netik ļoti aizgāja, bet par to, kā tur naudu jāpelna vai kāda sistēma tur ģimenē. Man likās, baigais karakters, ja tas ir karakters. Un viss beidzās, Robert, ar to, ko tu nezini, atrada viņas darba video. Atrada video, ar ko viņa pelna naudu, un tad nopludināja to internetā, un visi, kas viņa zināja, varēja redzēt šo video. Kur viņa strādā pa pamatskolas skolotāju? Kur viņa pašapmierinās laikam. Es neesmu pats redzējis to video, bet principā seksuāli tipa video, kaut kāds webcams vai kaut kas tam līdzīgs ir beigās tās meitenes darbs. Jā. Tad viņa no visurienes izdzēsās, jo viņa nevarēja tikt galā ar realitāti un heitu. Un principā viņa būtu klusēdama, viņa dzīve būtu vienkārši mierā. Jā. Bet viņa izdomā uztaisīt šo video, viņa uztaisīt sev super famous, tā ka visi viņu zina. Dēļ tā cilvēka atrod viņas netīro veļu, un visi tagad ir ieinteresēti tajā netīrajā veļā. Un viņi visur izdzēs, zini, fucking weak move. Tā kā viss, es jūtu, godīgi sakot viņā līdzi, bet weak move, jo nav, bet viņi, tas viņas darbs, vai tas bija vienkārši privātais video kaut kāds, ko cilvēku nopludināja? Jo tas milzīgi atšķirība, jo ja tas viņas darbs, tad weak move, tāpēc, ka burtiski, vai ir labāks promo tavam OnlyFans? Jā. Kā šis? Jā, diez vai viņa labāk promo uztaisīt, diez vai. Būsim reāli. Šis ir labākais. Un arī visi būtu iensaka. Es gribu redzēt to video. Hate watchings arī ir watchings, vai ne? Un hate jerking offs arī ir hate jerking offs, vēl, protams, skaitās. Jā. Un seksualitāte un agresija ir mūsu kultūrai īpaši saistīta. Stulbais piefsēs čalēbs. Valsts ieņēmuma dienas. Šis stulbā bēdris tev izpildīšu. Jā, nē, ok. Tas tā īsumā, jā. Nē, Martas TikTok jaunam. Bet, ja tas ir viņas privātais, labi, jeez. Tā kā, tā ir, jā, viņa jauna, taču meitene, ar viņu vienkārši muļķīgi lietu pateica. Un man visvairāk, kas man pēc tam vēl kaitināja, tajā pēc matemātikā bija kaut kādi es nezinu,
tie džeki, kuri riktīgi barojās no tā, un viņiem tāds, vai jauns heits, jauns trēš, un viņi, ir pārstāv to trēšu TikTok un kaut kādu drāmu, un tad es nezinu, kā viņi tur sauc, aizmirsu. Bet, var redzēt, ka viņš tur riktīgi daudz tieši tā kā investējies. Viss viņa saturs ir ap to, jo viņš pats neinteresants un garlaicīgs, un tas ir vienīgais, ko viņš var izdarīt. Un tad viņi tur mazēja kaut kādas... Ir Latvijā drāmas kanāli? Kimstārs ir Latvijā? Kimstārs, viņi tur... Fucking es nezināju, ka Latvijā ir savs Kimstārs. Runā par to meiteni un par viņas tur pāksti vai kā viņi tur definē. Un tā kā skatos un tāds internets, viens tik pretī. Viņš viss šitie... Zini, ka, piemēram, ir gliemenis, viņš rāpo un viss tā sliede, kas paliek aiz viņa, tad tu no tā izveidot cilvēkus, tad tur tā džekiņa tad arī vazājas. Jebkurā gadījumā, es viņam neļautu pieskatīt savu meitu. Kas tur ir tev rakstīts tajā scenārijā? Man bija rakstīts bērns šūpolis. Es gribēju pajautāt tev par acu kontaktu. Kā tu par viņu jūties? Nepatīk. Labi. Bet pa ielu. Loģiski mēs cilvēku vērojam cilvēkus, kad nodibini acu kontaktu ar cilvēkiem. Tu uzreiz novērsies? Tu esi par Man vistrakāk ir ar melnādainiem cilvēkiem. Ok, turpini. Tāpēc, ka es gribu uz viņiem paskatīties, Jā. bet tad viņi skatās man pretī, un tad es novēršos. Burtiski, jebkurš nav saistības ar ādas krāsu, jebkurš man paskatās pretī, es uzreiz novēršos. Bet tad ar viņiem tā atšķirība ir, ka man liekas, vai viņam neliekas, ka esmu rasists, jo esmu rasists. Jā, es arī. Un ka pilns rasistē un šeit. Bet, faktiski, nē, vienkārši, es nezinu. Es speciāli visiem šiem, kas nav manā rasē, ļoti skatos virsū un pētu no viņas no apakšas līdz augšai, lai viņiem neliekas, ka es pret viņiem izturos citādā kā pret citiem cilvēkiem. Te mums kaut kas ir, mēs turpinājam tam jokam ar to meiteni. Tuvu, jā. Man ir viņa aizsargā. Jā. Tas ir tā kā vēl viens cēliens tam pašam. Jā, viņi ir, jā, tā ir. Jā, un es vienkārši gribu, lai viņš jūtas ērti pieņemts un nediskriminēts. Galā, kas var būt tuvāks kā ilgstošs acu kontakts, tuvinošāks? Bet nerunājot vienkārši par vienkāršiem latviešiem rīdziniekiem, tu ej pie ielu, vai tu esi ievērojis, vai tev ir bijis dialogs ar sevi? Piemēram, katru reizi, kad es pats saskatos ar svešinieku, noķer acu kontaktu, es uzreiz novēršos. Vai tu esi par to domājis? Es par to domāju, ka man tā nevajadzētu darīt katru reizi, kad es tā izdaru. Uzreiz pēc tam tas weak. Robert, you are weak. You cannot hold the pressure. The pressure of one moment is too strong for you. You weak man. Vai tu esi domājis pēc šī dialoga ar sevi? Next time, Robert, be strong. Keep the contact till he diverses. Aptuveni sekundi man šāda doma tas aizmirst pilnībā līdz nākamajai reizei, kad tas notiek, esmu jau novērsies, un tam atkal tāds, fuck, es atkal izdarīju to pašu. Jā, jo, lielākajai daļai arī man ir problēmas ar acu kontaktu. Es esmu par to daudz domājis, ejot pa ielu. Un es esmu speciāli, pirms jautāju Vanisai, viņa teica, ka par to nedomā, un viņi iet tik tālu, man šeit tā ir arī lieta, ko es nebiju aizdomājies, tā varētu būt meiteņu lietas, kad, ja tu riktīgi ilgi nodibini arī acu kontaktu, tas ir bīstami. Taisnība. Jo tas ir aicinājums uz komunikāciju. Saprast, jā, ka, meitene, tu skaties man tik ilgi virsū, tas nozīmē, es tev patīk, iedod savu numuriņu, un tad viņi izvairās no tā. Jā. Bet jā, es esmu speciāli mēģinājis noturēt ar acu kontaktu, jo man liekas, mēs visi novēršamies, mēs visi tā bīstamies, un es to pieņemu kā realitāti, tāpēc es zinu, ka tas cilvēks, kas ir svešs Roberts citā ķermenī, viņš novērsīsies pirmais, tāpēc kāpēc, lai es novērstos? Un es eju pie ielas, speciāli noķeru cilvēku acu kontaktu un turpinu uz viņu skatīties, un man vienkārši arī interesanti paliek, cik tad ilgi cilvēks skatīsies man virsū. Jo pārsvarā tā ir, viņi ir, es skatos viņu, viņš paskatās uz mani un novēršās. Tā dara normālā. Bet tik pa laikam gadās kāds, ka viņš skatās, un tu esi tik šokēts, ka viņš turpina skatīties sekundi, divas, un tici man, acu kontaktu svešu cilvēku, ejot pie ielu,
ir mūžība. 2 sekundes ir fucking long time. Un tad tu vienā brīdī nomīzies, un tu tāds, ok, ar visu uzdevumu esmu pat bišķiņ samīzos. Jo kas būtu noticis tālāk? 5 sekundes, un tas ir tikai Jūs vai nu burtiski. sūcaties, vai nu kāvieties. Jā, vai ne? 2 galējības. Var sūkties un kauties vienlaicīgi. Jā, es absolūti domāju, ne? Es domāju, ka jā. Vispār es nebiju par to domājis, bet es domāju, ka jā. Nu jā, tu vienkārši zvetē pa korpusu, jo, lai neiztraucētu to skūpstu, pa galvu nevar sist. Tā ir, jā. Nu, tāda, zina, dzīves eksperimenti. Ja varbūt aicinu kādu jūs padomāt par acu kontaktiem, vai jūs no viņiem vairojaties. Vai jūs no viņiem vairaties. Vairaties, vīķaties, freibergaties. Ir tas, ko es vienmēr gribu izdarīt, ir tā kā skatīties, noķert to nenovērsties, kā es vienmēr to daru. Un tad tā bišķiņ pasmaidīt tā. Un tad iet tālāk. Un zini? Nevienu reizi savu dzīvi neesmu tā izdarījis. Es nevaru vienkārši tajā brīdī, es nespēju. Ir panika. Panikas moments. Bet tas, ko es gribētu, jo pēc kāda brīdī, ja tu ilgi skaties uz kādu, un tu esi ar šo latviešu resting bitch face tipisko, tas nav pārāk draudzīgs skatiens. Jo mums visiem latviešiem ir mūsu. Es šitā teicu, ka mums jau. Un tad uz tevi šitā tas skatās. Uz nav pārāk draudzīgi, bet ja šitā. Tu saproti, cik jauki kāds. Jā. Vienkārši paskaties, es eksistēju, viņa eksistē, un viņš ir draudzīgi noskaņots. Man nesen bija interaktions arī ar cilvēku no šī acu kontakta. Es skatos uz viņu, viņš skatās uz mani. Es nenolaužos, es turpinu skatīties, un viņš sāk dejot. Bet viņam ir austiņas tas, kur tu vari redzēt, ka viņam ir pārgāja visai galvai. Un viņš dejo, un viņš izskatās mazliet tāds super hipster, vintage, tāds jūcis, nejūcis, apgaismots, un tāds tā kā happy person, un tā kā ļoti svešs latvietībai, un bet tajā pašā laikā latvisks, un tāds vienkārši tas bišķiņ rats, indivīds. Un viņš sāk dejot, un viņš tā kā aicina mani ar to acu kontaktu uz deju. Un es eju garām, pārgāju tieši Barona centram pār tā ieliņai, ejot uz stabīlas puses. Un tas ir tas brīdis, kad manī izaicina vai to latvietiskam, cik ļoti es esmu tas cik ļoti es latvietis. Un es fucking gribu būt tas cilvēks daļai, kurš viņu nenosoda par to, ko viņš dara, jo man liekas amazing, ka viņš nekautrējās, ka viņš uzdrošinās, un viņam pofīgi, un viņš tā kā, viņam labs muzons. Man skan muzons, bet man citā ritmā skan tajā pašā brīdī, un man tāds, es tā kā uztaisīju 3-4 soļus, lai nebūtu tāds totāls, tā kā lietas man mierā, bet tie 4, tas efforts, ko es tur ieliku, bija 25%, ka man tāds, maybe next year. un tas kā, un es sapratu, ka viņš tā to acu kontaktu un tā dejošanu, viņš tā atdevās tajā tik daudz, kas nevarēja viņu spoguļot tik ļoti, un sajūtos tik nērti, ka man vajadzēja, es pagriezos, es pagāju 30 metrus, man bija bail atskatīties, jo viņš bija tik priecīgs un tik ļoti nodibinājis to acu kontaktu, man likās, ka viņš varbūt man sakos un dejos. Un es negribēju viņu aicināt, ka mēs varētu būt draugi, lai gan viņš varētu būt ļoti interesants. Jā, es viņu cienu, es ceru, ka viņu kādreiz vēl redzēšu, bet es vienkārši neesmu tajā līmenī. Nu šis ir tas, kā Vanes jūtas katru reizi, kad viņa saskatās ar kādu vīrieti. Bet viņai bail, ka tultēs, tad jau brautās numuriņu. No tev arī bija bail, ka viņš ar tev gribēs sadraudzēties un sakos tev. Jā, bet man šeit ne tādā ziņā kā Vanesai. Vanesai tur jābūt draudzam. Vanesai uztrauc kā otra pusīt, ka viņš grib sūkties. Man jau tāds viņš vienkārši grib čomiņš. Tas ir fine patīt kā. Es gribētu redzēt tevi šajā situācijā. Ko tu darītu? Tas priecīgais cilvēks. Tu esi uzdrošinājies pēc šī podkāsta. Tu esi izlēmis skatīties cilvēkiem acīs. Nē, tieši šis tev nāk pretī. Es neatcerēšos nevienu reizi tā.
Es uzreiz novērsīšos un iešu tālāk. Man vispār gāja no pusdienām šodien atpakaļ, un bija līdzīga situācija, patiesībā es biju pavisam aizmirsis, kur pāri ielai pārgāja dzērājs, Jā. un viņš dejoja šitādē. Viņam nebija nekāda austiņa, nekā viņam bija. Viņš dejoja šitā te, jo bija nostājusies pie sarkanā valsts policijas mašīna. Un viņš pārgāja pāri ielai, un viņš dejoja. Viņš tā te darīja, un tad es gāju viņam garām, un viņam bija tāds... Un viņš deva man fistbumpu kulociņu, un es gāju viņam garām, man bija viens sēk, un man bija tāds, es ļoti negribu pieskarties viņam, bet es nevaru atstāt viņu hangot, vienkārši, viņš cilvēks deva fistbumpu, es nevaru, un tāds, un es aizgāju tālāk, es nav. Un tad es atskatījos 30 metrus tālāk. Jā. Viņš bija piesējies kādam citam tā nākamajam gājēji. Tā ir interesanti. Es redzēju visu to no malas. Interesanti, man liekas, tā daļa, ko tu izlaidi, ka Roberts pēc šīs situācijas paiet 30 metrus uz priekšu un peļķē sāk mazgāt rokas. Burtiski to. Nebija jau viņš tik netīrs. Viņš vienkārši iedzērs. Viņš nebija bombs, viņš bija vienkārši dzērās. Viņš nebija bombs, viņš bija bomārs. Bāc, es atcerējos, ka, ja kādam pazīstams ir Māris, Māriem ļoti patīk, ka viņi sauc par bomāriem. Un es aizmirst, ka Māri sauc par bomāru kādu brīdi. Un viņš noteikti novērtēs, ja atgriezīsim šo iesauku. Ok, ja es pazīstu kādu Māri, zinat, ka viņi visi mīl, kad viņi sauc par bomāri. Ej, bomāri! Bomāri, panāc šurp. Jā, es nezinu, es kaut ko, bišķiņ gan jau es nezinu. Es dažreiz arī nedējot vispār. Labi, bet kā tev ar to pašizaugsmu, izņemot to, ka tu journalingo? Uz leju, viss iet uz leju. Labi, izņemot to, ka viss iet uz leju. Vai tu vēl meklēji, kā sevi izaicināt, vai sevi tur apaugļot? Katra diena ir izaicinājums. Es mēģinu sevi apaugļot, katra diena ir izaicinājums, tāpēc, ka šobrīd man visi, ieskaitot visus medicīnas darbiniekus, visās slimnīcās saka, ka tas nav iespējams, jo es esmu vīrietis, un es neticu šīm kategorijām. Katra diena ir kā izaicinājums. Un, ja neskaitam apaugļošanu, bet vēl to sevis izaicināšanu, izlikšanu, kā saka, seek discomfort, vai tu sevi kaut kā izaicini ārpus komforta zonas iziešanu? Nē, es mēģinu vienkārši izdzīvot pēdējā laikā. Tev grūti laiki, Robert, jā? Ir grūti laiki. Kas noticis? Pastāst vairāk. Nekas, man bija jāpārvāc. Tie aizskari dārgi bija. Aizskari bija jāpērk dārgi, grūti pirkt lietas, man ļoti nepatīk tērēt naudu. Es nezinu, es mēģinu vienkārši tādas vienkāršās lietas iet uz sporta zāli, jā. Ir rakstīt ēdienas grāmatā, meditēt, kaut kas, ko es neesmu darījis jau kādu laiku. Meditējis vispār nezinu, cik ilgāk Dievs. Un ir grūti tās mazas lietiņas, ir dažreiz visgrūtākās mēģināt viņas atkal atsākt un ieiet tajā ritmā, kad tu esi norāvies un nokritis. Es neviens bijis par zāli 40 dienas pēdējais paskatījis. That's daudz. Jā. Šorīt es pajogoju un pakritījos šeit, kad es atnācu. Tā kā kaut ko. Bet... bet zini, ir grūti izstumties cauri tai pretestībai. Kaut vai par tām elementāriem vienkāršiem lietām, ko kādreiz tu darīji katru dienu, un tagad es bišķiņ atkrits atpakaļ tajā darīšanas ziņā, un tad atkal izstumties cauri, lai sāktu ripināt to bumbu. Tas ir grūti. Jā, tas ir, ka tu biji izveidojis savu to rutīnu, to kaut kādā ziņā savu happy place, kur tev ir savs ritms, un tu jūties labi. Tu esi izgājis no viņa. Man šeit mēs visu laiku izējam. Jā, jo dzīve jau mainās un apstākļi mainās. Tas nav jau neviens nedzīvo statiskā pasaulē un visu laiku ir jāpamaina ritms, jāpielāgo un mūs izsit un tad mēs pazūdam un tad jāatgriežas. Tāds konstanti pie, kā ielpa un izelpa. Mēs pazūdam un tad atkal atrodamies. Tev bija kāds brīdis, kad tu saprati, ka tu pazūdi vai tas vienkārši... Es jūtos tā bišķiņ, zini, ja tu nemeditē un nereflektē kādu laiku, tad es pēkšņi saprotu, tā kā vienkārši tas.
tās domas tev vada un tirda, un tu esi tajā ritenī visu laiku. Tajā vāveres ritenī, kur viņas tev dzen no vienas domas pie nākamās, no viena darba pie nākamā, no vienas lietas pie nākamās, bez jebkādām pauzēm, bez jebkādas vietas, kur ielpot un atcerēties, ka tu neesi tikai šī identitāte šajā ķermenī, bet kas daudz vairāk un plašāks patiesībā. Tu esi visu pasauli un viss visums. Man labāk patika runājot par savu krānu un kakām. Runājot tas bija joks, man likās, kā viņš labāk sliktāk pabeigts. Mārtiņa dienu, tikko bija Mārtiņa diena, pagājušajā. Nē. Īstā lapa, man liekas. Man likās, atgriežamies pie šīs tēmas. Man gan nav vispār neko ko jautāt. Bet man vienkārši, es gribu kaut ko iemācīties, tā viss. Ko tu saprati? Ko tu zini? Tu kaut ko saproti? Ne visai. Es saprotu, ka tās prakses un rutīnas ir svarīgas. Ir svarīgi atgriezties pie. Svarīgi, ka tavā dzīvē ir kaut kas, mēs visi dzīvojam tajā horizontālajā dimensijā, horizontālajā plaknē, kur visi tāda ikdiena, tēpas tāds, darbs tāds mājās jāstīra dzīvoklis tas un šis un tad viss notiek tā kā tava personība un tāda idejas un blablabla, viss tā horizontālā plaknē un redz, kad mēs pievēršamies nedaudz tajā vertikālajai dimensijai. Pēc kāda laika tu aizmirst, tev liekas, ka dzīvo tā 2D plaknē un tu aizmirst, ka viss eksistē tajā trešajā dimensijā. Un ar vertikālo dimensiju mēs runājam par telefonu, jo es pārsvarā pavadu savu laiku vertikālajā dimensijā. Aizmirstam šito, turpinam, vertikālā dimensija kaut kas normāls. Jā, vertikālā dimensija kā kaut kas ārpus tā ikdienišķā, vai neprecīzāk nevis ārpus, bet kaut kas ietver to ikdienišķo. Bet ir daudz lielāks par to ikdienišķo. Mēs tomēr esam garīgas būtnes, nevis vienkārši robotiņi, kas skraida apkārt, darot ikdienas lietas vienu pēc otras un domājot ikdienas domas vienu pēc otras. Un ja nav ieradumi pieslēgties tai plaknei regulāri, tai vertikālajai dimensijai, tad pēc kāda laika tu aizmirst vispār, ka viņi pastāv un tavu dzīvi paliek tāda plakana. Tavu eksistence, tu esi kā pankūka saspiests, dzīvojot 2D pasaulē un izliekoties tā, kā trešā dimensija nepastāv. Skaisti. Man šeit tagad arī esmu ļoti 2D pēdējā laikā. Bet apzināti. Man tāds, ko es redzu arī visu laiku atkārtojamies, ka visu laiku tev jāizbauda tas ceļš, un ja tu dzīvo tajos mērķos, ko man šeit jebkuram cilvēkam vajag mērķi, jo es nezinu. Mērķi ir vērtīgi, tas nav nekas slikts. Mēs skatījāmies ar Vanesu to raidījumu Netflixā par zilajām zonām, un zilās zonas ir vietas, kur cilvēku dzīvo 100 gadi plus, kur tas dzīves laiks ir ilgākais. Un tur bija 2 vietās tas termins, sazina kāds, un tas nozīmē tipa purpose. Kad, piemēram, 97-gadīgam opim joprojām purpose ir, parūpēties par tiem dzīvniekiem vai, taisīt šīs sandalas, zolas, lai palīdzētu communityiem. Un tu viņam ir tā darbība, ko viņš dara, un tas viņam iedod arī to prieku, un to mērķi, un to jēgu kaut kam. Un tajā brīdī, kad tu pazaudē jēgu, tad tev ir arī grūtāk kaut kādā ziņā, laikam. Jā. Jā. Tā ir. Tā kā ir kaut kāds meanings. Tas ir pats pamatīši.
Tā kā Viktora Frankla grāmatā Man's Search for Meaning par viņu pieredzēm Auschwitz koncentrācijas nometnē. Viņš ir apraksts cilvēks, kas tur, ja viņi bija nometnē un viņi mentāli padevās, varbūt fiziski viņi bija veselāki par daudziem citiem, bet ja viņi mentāli padevās un neredzēja vairs to jēgu un virzību nākotnē, kāpēc viņiem turpināt, viņi ļoti ātri novecoja, saslim un nomira. Tur, principā, dažu dienu laikā viņi novīta, kā puķis tur varēja redzēt. Un tie, kam bija kaut kāds mīnings, kaut kāds ietvers, tai pieredzēja šausmīgai, kas padarīja viņu jēgpilnu, padarīja viņu izturamu. Viņi arī izdzīvoja, kā viņš pats, kad viņš cerēja tā kā satikt savu sievu atkal satikt, kuru viņi sadalīja, kad viņi ieradās tajā nometnē, tur sadalīja vīriešu sievietes. Viņa sieva jau sen bija mirusi, bet laikam viņš to nezināja. Bet tas bija viena lieta, un otra lieta, viņš bija psihologs pirms tam jau, un viņam bija tā kā jau, viņš bija uzrakstījis manuskriptu, viņam bija tā kā teorija par savu metodu un tā tālāk. Un tad viņu vēl pušojas priekš tas, ka viņš šo varēs to pieredzi, ka viņš tiks laukā kaut kā palīdzēt cilvēkiem ar to, ko viņš ir piedzīvojis. Tas, kas palīdzēja viņam izvilkt cauri. Bet, kaut kādu. Kaut kādās paralēlās arī, vai ne? Tā kā... Kaut kāda vērtība citiem arī. Parasti jau tā. Ne sev jau arī tie veci cilvēki dzīvo tajās 100+ zonās. Viņi tas ir par kaut kādu misiju, kaut kādu vērtību dot citiem cilvēkiem. Apkārtējiem. Nevis tā kā viņam tas, man vēl vajag to Lambo nopirkt. Es gribu nopelnīt naudu, vēl nomirt tos dzīvokļus kaut kāds vēl. Māju Baham salās es gribu. Es vai viņi 100+, viņi vēl grib kā. Es gribu vēl vairāk fucking miljardu. Nopelnīt. Tas nav tas, kas pušo tas cilvēks. Labi, aizliksim laikā, tev ir 88 gadi. Kas būtu tavs purpose vai ko tu gribētu darīt? I'm dead, bro. Nē, iztēlos. Labi. Iztēlosimies, tev ir tas dzīves. Jā. Un tu vari piecelties no gultas un kustēties apkārt. Jā. Un tev, protams, vairs nav jāstrādā, vai ne? Jā. Tā kā tev nevajag to Lambo. Varbūt. Jā. Jā. Ko darīt? Es būtu gan jau kā tā tantiņa, kas dejo tur vecrīgā uz ielas. Es nezinu, kaut ko tādas darīt. Tas... Uz ielas, jo arī tu prasīt ziedojumus? Man vajadzētu gan jau to naudiņu, arī būsim godīgi. Visdrīzāk jau nepietiktu to pensiju arī, lai izvilkt. Vajadzētu tā kā dabūt tos kapeikas no cilvēkiem. Tajā laikā jau man būtu terminālīts maz, gan jau nopīkstināt to karti. Apple Pay. Bet, es taisītu kaut kā, arī fiziski labi tev. Jā, tā nebija. Kustība. Un tad es varu tev blakus spēlēšu mazo siņķiku kaut kādu. Un tu dejos, es spēlēšu siņķiku. Jā. Jā, nekas nemainījies. Nezinu. Es ceru, ka es būšu pietiekoši vietas, lai varēs kaut kam var kaut ko nodot no tām zināšanām, no tā vieduma, bet tas nav garantēts. Arī nav garantēts, ka kāds gribēs klausīties. Ko tas vecais vispār saprot? Jā. Nē, tev jau būs piemineklis. Tu būsi tā kā Raimonds Pauls. Tikai komēdijā visiem būs tā...
Tas vēl 1,88 joprojām močī. Pasīsies, viņš iegājas nezinu. karakterā, viņš tagad ir dejo uz ielas. Es domāju, ka tas būs tāpat kā tagad skatīties uz 90 gadu kaut kādiem savādi gan vai imādu babīt. Tāds, kaut kas vēl projām strādā no tās, bet pārsvarā tur vienkārši pielikts laugh tracks kaut kam ļoti nesmieklīgam. Viņam bija tie TikToki toreiz. Toreiz laikam jau cilvēkam likās smieklīgi. Nebija jau nekā labāk pieejama. Tas jau bija labākais, ko varēja dabūt. Nē. Man šķiet, ka to grūti... Ko tu darītu? Kaut ko grūti tajā ziņā ir attīstīt. Nebūs tā, ka komēdija vai kaut kas tāds attīstīsies tik ļoti. Jo beigās cilvēks ir par to storytelling. Komēdija eksistē, jo cilvēkam eksistē storytelling, un storytelling eksistē, jo mēs esam cilvēki, un tā ir izdomāta lieta. Un kāpēc tas viss eksistē? Es nesen kaut kāds neiro cilvēks stāstīja, kāpēc vispār eksistē tāda lieta kā stāsti, jo tas ir manufactured thing. Un tas tāpēc, ka mūsu smadzenēm patīk aizpildīt gapus, un tas vienkārši iekonomē laiku. Ja mēs ieraugam cilvēku ar suni, tad, piemēram, mums ir iekonomē laiku tas, ka mēs varam uzreiz pieņemt lietas. Ja viņam ir suns, tas nozīmē, ka viņam visticamākais patīk suņi, ka viņš iet staigāties ar viņu, ka viņam ir barība, varbūt viņam ir mašīna, ar kur viņš brauc ārā. Ir kaut kādas vienkārši lietas, ko tu pieņem. Es nezinu, kāpēc vispār to stāstu. Ko es darītu? Jā, ko tu darītu? 88 gadi tev ir? 88 gadi. Es nedēju aiz ielas, nevar spēlēt ciņķiku blakus. Es būtu kaut kā troļļot jauniešu. Man vienmēr līdzēs, ka gribās būt rīktīgi stilīgam olpapam. Un tad, kamēr ir iespēja joprojām darīt kaut ko ar performēšanu. Es gribētu būt, ir improvizācijas teātra komanda, un tad tur ir tie 20-gadīgie, 30-gadīgie, un tad ir 1,88-gadīgais. Un katrā ainā es vienkārši tēloju, kaut ko neciešamu, jo viņi man nevar aizrādīt. Esmu vecs, un viss man pieņem tādu, kāds esmu. Un ir arī reicīgi, jo esmu vecs, un es tā kā varu visu tikt sveiki cauri, un tas ir smieklīgāk nekā, ja man būtu tā kā viņiem 30. Jā. Es domāju, ka tev labi sanākt, Jā. Kaut ko iet vienkārši pa ceļu un piesietos bērniem arī. Vienkārši tā kā, ko tu dari uz manas ielas? Viņam tāds, ko? Iela pieder visiem. Man tāds, nē, šī mana iela. Jā, tu parādi dokumentu, ko tu esi sprintējis. Viņam tāds, kas ir tas? Tas, es aizmirstu. Papīrs, tas ir papīrs. Viņa jau nezinās. Jā. Es nezinu, bērns, man ir grūzi, tur paņem šitos 5 eiro, ies veikalā, nopirks man baltmaizi, viņš iznāk ārā, es vairs neesmu. Kaut kā šitādas lietas. Tāds nekaitīgs. Ir tā kā, būtu, zini, kas forši būtu? Tu iedod tos 5 eiro, nopirk baltmaizi, pusriciņu droši vien pēc tās naudas jau vērtības. Šiet, iznāk ārā, tu tur neesi, bet ir tavs drēbes kaudzītē. Tas, ko tu nesāji. Tev es nopirks 2 pārs, visu, un vienkārši ir kaudzītē. Viņam būs tas holy fucking smokes. Tas ops ir izkūpējis. Jā, tā būtu aktivitāte. Es vēl noteikti gribētu laust sieviešu sirdis. Zini, vismaz mūsdienās ir tā, ka sievietes senioras ir 30 reizes vairāk nekā vīriešu seniori dažādiem dēļ. Un jā, es pieļauju, ka arī tajā laikā būs vīriešu seniori mazāk. Līdz ar to būs ļoti daudz sievietes, kuras tā kā gribētu nebūt vientuļas. Un es viņām radītu šo iespēju, ka es esmu tas īpašais, kas viņai pietrūka visu viņas mūžu. Un ir smieklīgs un ir džentlmenis un daudz vairāk nekā tas viņas vīrs, ko nodzīvo 40 gadus, un tad viņš nomira. Un tad viņa nebūs tā. Wow, kāpēc tev satika tikai tagad? Un man tāds, ir pasakaini. Un tad pēc nedēļas viņa sazinās savu draudzeni, un viņas vienai otrai stāsta par vīrieti. Un viņi saprot, ka tas esmu es. Un man ir tāds, es tev vēl lieku izbaudīt dzīvi.
Es tev iedodu kaut kādas emocijas, jo 88 gados tu esi redzējis visu, un tas, ko es viņām izdaru, lieku tā kā vēlreiz, kaut kā izjust kaut ko. Aha, naidu. Un vilšanos. Jā. Kāpēc ne? Jā, tas būtu brunčmednieks, siržu lauzējs, Makleoda meita. Makleoda meita? Tā ir reāli atsauc priekš 80 gadniekiem. Es domāju, mūsu paudzei, viņiem būs 88, viņi nebūs nodzīvojuši 40 gadus ar vienu vīrieti, viņiem būs 7 vīri bijuši jau par šo laiku. Man patīk, man liekas, ka labi tev sanāktu viss, kas no šī tev izdotos. Kaut ko es vēl gribēju teikt, bet es pilnībā aizmirsu. Cik ilgi mēs jau rakstam? Par ilgu jau. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties, balstīts uz patiesiem noteikumiem. Un noteikums ir šāds. Nestāsti nevienam par šo podcastu. Pirmais noteikums, jā? Jā, nekad nevienam nestāsti par šo podcastu. Nekad nevienam nestāsti par šo podcastu. Šis ir mūsu netīrais noslēpums. Šis ir mūsu mazais noslēpums. Ja tu kādreiz kādam izpļāpāsies. Girdī. Otrais noteikums. Nospied īkšķīti. Jā, īkšķītis numur 2 noteikums spied īkšķīti uz augšu. Jā, un to bell button arī. Jā, nospied bell button. Noteikums numur 3 iekomentē. Jā. Iekomentē vārdu pīzda. Nē, to nekomentē. Jost iekomentē. Josta. Labi, ceturtais noteikums padstāst saviem draugiem ģimenei par šo podcastu. Jā, piektais noteikums ignorē visus augšāk minētos noteikumus. Jā, nav nekāda noteikuma, biatš, nekāda noteikumu. Jā, paldies. Uz drīzu tikšanos mēs esam. Mēs cenšamies. Balstīts uz patiesiem notikumiem. Parararapapap.